Antonija, pēc vienas brīvdienas atpakaļ pie treniņiem, kā ir izdevies sagramot to pēdējo spēli, neizšķirtu pret Audu? Nav laika pārāk daudz domāt, jo pārīt mums jauna spēle, arī labs pretinieks. Šogad mums grūti pret viņu spēlēt, un tāpēc jau tagad visas domas tikai par nākamo pretinieku. Kāds šodien treniņš bija? Šodien bija ļoti aktīvs treniņš, mums vajadzēja ļoti labi iekustēties pēc brīvdiena. Es domāju, ka šodien sajūtam bumbu un bija futbols un taktika bišķiņ, tāpēc šodien ideāls treniņš. Pats nesen tādu īsāku brītiņu izlaidi, kādās kondīcijās šobrīd atrodies? Tagad es jūtos uz 100%, izlases pauzē es atguvos no traumas, jau trenējos arī individuāli kādu laiku, un tagad jau pēdējā spēlē pret Audu es biju jau 100% gatavs, jūtos ļoti labi. Tagad mums tāds interesants periods, Valmiera, RFS kausa, arī Liepāja, ko sagaida no šiem mačiem? Patīkami spēlēt tādas mačs, tādas spēles, arī kausa pusfināls, gribam iekļūt finālā, protams, bet tagad pagaidām mēs domājam tikai par Valmieru, jo jau laba spēle mums gaida un tagad tikai domājam par Valmieru. Paldies! Paldies.